Čau, jauns gads. Turpinam filmēt. Cenšamies. Laimīgi visiem jauno gadu. Veiksmīgi, panākumiem labiem. Lai visiem viss izdodās. Tad tāds maziņš updates. Ir gads sācies. Jā. Ne bez piedzīvojumiem. Scenārijs ir sekojošs. Šodien mēs braucam pēc Pasāta. Es vakar biju iebraucis Lēdurgas ledus trasē. Izbraucu 4 sapļus un nokāvu turbīnu. Jā, nokāvām turbīnu, jā. Un tad bija tas, ko meklēt, kas atbrauks pakaļ. Es viens pats biju aizbraucis. Kas aizvilkt vai ko, kā parasti kāds ir plāns, kas var aizvilkt ārā, ir vēss, ir ziema. Jā, šitais ir pēc jaunā gada filmēts video. Un, jā, ir ziema, ir sniegs, ātri ķērā, visu darījām. Un, jā, Pasāts mierā. Auģiks man jau ir no rudens jau mierā, jo no novembra viņš stāv nekustināts. Tur pagaidām viss ir klusi un mierīgi un krājam naudiņu bišķi. Jo esam bišķi iztērējuši naudiņu. Jā. 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 Tad, jā, Pasāts jāvelk apkārt, ko darīt, ko nē. Bet mums tagad ir ļoti labs risinājums šitiem gadījumiem, kad noplīst viena vai otra mašīna vai ir kaut kāds cits ķēpē vai jāizbrauc uz drag raceiem, kur ir CSDD reidi un visu. Un pagājušajā gadā mums Aicis ļoti palīdzēja ar piekabīti visu, jo viņš teica, vajag sakat braucam. Un pagājušajā gadā tā arī nobraukājām. Un es sapratu, ka piekabīti ir baigā tēma. Jā, piekabīti ir baigā tēma, ka man vajag, es gribu savu piekabīti, jo, es zinu, ka Aicis man palīdzētu, bet savs ir savs. Un tāpat jāvelkā mašīnas ir Pasāts bija domāts kā lielais vilcējs, kas ir bišķi atteicies. Un tad lūdzu, mums ir piekabīti pašiem sava tagad. Ilgi meklēju visādiem nosacījumiem, kad nevar būt lielie borti, jo ir problēmas man, kad es nevaru durvis attaisīt, jābrauc uz klučiem. Jā, ka taisna lapete, jo man ir sēdināta mašīna un tās lētākās variantiem ir baigais vēders, kuras uzsēžos. Tad ilgi cītīgi tika meklēts un atrast beidzot piekabīt un iegādāt. Un cerams, ka kalpos labi, jo pagaidām jau viss ir skaisti un jauki, jo viņa jau gandrīz jauna. Protams, viņa nav jauna pirkta, viņa ir lietota pirkta. Tas arī bija piedzīvojums, ka viņa parādījās tūlīt ātri ķēru grābu, skrēju uz Liepāju viņai pakaļ, jo viņa bija Liepājā. Un jā, šodien izmēģināsim pirmo reizi piekabīti dzīvē, Pasāt dabūt apakaļ mājās. Un runājot par to turbīnu, ir tā, ka droši vien likšu stoku apakaļ, es tur baigi nekādus plug and play variantus īsti negribu. Varbūt, ka gribu, bet man negribās to čakaru un ātru stoku uzliekam apakaļ un dabujam Pasātu pēc iespējas ātrāk ierindā un turpinam braukt ar Pasātu. Jā, runājot par mašīnu. Buržuji. Rītīgā buržujā mēs neesam iekāpuši. Tā nav ne mana, ne sīkā mašīna. Tā ir vienkārši no sēdžu paņemts džips. Jo mums dotajā brīdī palākais stāv mierā, Pasāts ir nokauts, Bembis ir arī ziemas miegā. Un ir tā kā tikai Auģiks, bet Auģikam vēl reiz nebija mēģināts āķis likt, viņš ir sēdināts. Un tur no trases vai izvilks vai neizvilks, nezinām. Tad neriskējām, es vienkārši uzmanīju sensīt, es izstāstīju problēmu, nokāvu turbīnu, saku, iedošu džipā, izvadāt Pasātu. Un, jā, mēs neesam buržujā iekāpuši, nav. Neesam tik bagāti, lai nopirkt to džipu un piekabīt. Tā kā, jā. Jā, piekabīt tas taisni tas, ko es meklēju. Visādi sīkumi, ko es biju saskatījis jau, ko es gribu. Pabraukājot ar Aiču piekabis, jau sapratu, ko vajag, ko nē. Parunājot vēl ar džekiem, kam ir visādas piekabītes, kuras ir labākas, kuras ir sliktākas, tad, es ceru, ka es neesmu iegrābies. Protams, ir updati pa piekabīti, kad gribās kasti te priekšā, kur ir visādi štropas samest, elektrisko vinču uztaisīt. Man censis pat cik es nopirku piekabīti uzdāvināja elektrisko vinču, tā jau arī ir sagādāta. Jāuztais tik visi kronšteini, visu to es domāju, pa ziemas sezonā uztaisīšu. Un džekiem, kas offroadā braukā, ir izrunāts, kā uztaisīt foršu vinču ar vadiem, ka tur nevis slēgt kaut kur pie piekabītes vadiem vai kur, bet atsevišķi vadi jātais, kā tur tos savienojums uztaisīt. Viss ir izdomāts jau, tik jādara ir laika trūkums, kā vienmēr mūžīgais visiem. Un jā, kas vēl tāds, es ceru, ka šogad
Artūrs arī skatās šo video, mēs turpinām sadarbību ar Redpārt. Mēs vēl neesam izrunājuši 3. janvāris, jā. Mēs vēl neesam aprunājušies, vai mums šogad arī, kas mums ir ar mūsu lieldraugiem. Pārvadājam sniegu mazliet. Šodien piekabītē tās forša eksperimentālais brauciens būs. Piekabītē vasaras riepas, bet piekabītēm nevajag ziemas riepas. Ar trukšu trali būs jāpabrauc pa ziemas ceļiem. Būs interesanti. Es nesaku, ka esmu labais šoferis ar piekabītēm, bet it kā dzīves pieredze ir kaut kāda. Nu, gan jau būs labi. Gan jau arī sensīm atdosim veselu džipu atpakaļ. Lai gan mums ir bijusi situācija, ka es ar Passātu iebraucu dziļāk nekā džipu. Tas pierādījās vienreiz jau. Tā kā pa lielam kaut kas, tas arī viss. Dodamies tālāk pēc Passāta. Uzfilmēsim, kā mums pirmo reizi iet visu krāpēšanu, visu, jo es pat laipus neesmu viņai vēl dzīvē izvilcis, ka man tikai parādīts, kur viņas atrodās, viņai kādas viņas izstāsta, es nezinu. Tas viss būs piedzīvojums pirmais un laižam tālāk. Ir tāda situācija, jā. Bet tas nozīmē, Auģiks izturīgāks par Passātu, jā? Jā, bet Auģiks man nogāja visu ziemu, es pat nesūdzējos. Viņš izturēja visas trases. Šitam čips kaut kā nē. Neizturēja, spriedzīti. Jā. Bet jā, mēs esam Ledus Ledurga trasē. Ļoti forša trase. Es visus gadus esmu gribējis atbraukt, kaut kā nesanāca. Saka, atbrauc pabraukāties. Ar šitādu Passātu easy var krāmēt. Tas sēdināt īsti nevarēs, bet ar šitādu, jo trasē sanāk taisn arī šitajā līkumā. Tas tā kā pampaki. Un tev iešūpojās, un ja tu tādu normālu saucaciņu eji, tad tur labi iemētājās. Man ar Auģiku būtu Nē, ja tu atmeties tos līkumus, pārējā trasi vēl ir ok. Nu, tā, izbraukāt pirmo izjustu, kuros līkumos vajag piebremzēt un būtu labi. Skaidrs. Tā kā pa trasi atsauksmes ir labas, man patika. Tikai nepatīk šitais stāvoklis. Ir jau forši, ka drīz nekas nav sasalis. Nē, tāpat klucīši vajadzēs, lai uzbraukt. Nu, Ir variants viņu kabinēt varbūt vaļā, lai viņai ceļās tas gals. Bet jā, varbūt vajadzēs galā. Es nezinu, kaut kad izmēģinās tīri darbā uz Auģiku pamēģināt. Bet laips foršs tādas čotkas man patīk. jā. Ar sēdināt tāpat neuzbraukts. Nu, Mēs varētu, man liekas, aiziet lāpst un nopizdīt pa kluso. Es tur redzēju kātu. jā. Sniegs. Nu tā, Passāts ir uzdzīts. Diezgan forši. Uzgāja augšā. jā. Bet Auģikam vajadzēs diezgan stāv, tāpat sanāk. Skaisti. Man arī patīk šitais, kad ir tās laipas zem apakšā, ka tev nav kaut kur zem mašīnas jāliek, kad vietu aizņem. Tev smuki iebīdās viss iekšā. Bišķi visādi uzlabojumi ir jāveic, bet nekas traģisks.
Labi, jāšastropējās. Un atpakaļ ceļš Rīga. Bet respekts manam auģikam, ka šīts ar popkornu neizdzīvoja tik ilgi, cik vadējis auģi. Jā. Kā es savējo esmu mocījis. Tikai tā turbiņa jau nebija nekas pārbaudīts. Varbūt jau viņa startā bija kaut kādiem defektiem vai ko. Jā, vadējā ritīgi perfekta laba. Man jau arī tāda kādā labā stadijā tā turbīna. Bet nu iet. Jā, es domāju, ko es gribētu piegbītē vēl cauro grīdu, lai pie grīdas var pievilkt. Jā, es Vispār domāju. cilvēki, ja jūs vēlaties, man auģi, var iegādāties. Ja mums interesē tāda lieta. Šitais variants man laikam baigi nepatiks. Ļauj doma, ka ņēsim tās divas āķis no striķim. Kas man bija uztaisīta āķis piekabītē. Ja viņi forši pie grīdas pievilkās. Tā ir forši, kad pie grīdas var pievilkties. Upsi Daisy. Ja šodien ir forši cilpiņas gar malu vēl. Tev ir plus, kad piekbīti varēs izmantot vēl citām dzīves vajadzībām. Jo viņai ir forša platforma un tā. Tā kā, ja kādam vajag kādreiz kaut ko aizvilkt vai ko, jūs zinat, vai izīrēts, arī var iedot uz īri. Tur pa cenām tad sarunāsim kaut ko. Aptuvenās īres cenas piekbītēm es zinu, līdz ar to, domāju, kaut ko varam arī sarunāt. Tāpat es domāju arī, es varu kādam kaut ko aizvilkt, ja pasāds būs apakaļ ierindā. Štropis galu zalīt var ielikt mašīnā, lai nemaisa. Būs labi. Droši internetu komentāros arī pateikt, vai šādi var stiprināt piekbītes vai nē. Neesmu profesionālis. Bet skatoties savu piekbīti dotā brīdī, šitais ir tā kā labākais variants, kā viņu nostiprināt. Uzliekam smuki pa diagonālīti. Diski tādi, ka te ir grūti kaut kā savādāk izvilkt. Ja domāju, ja ir kaut kādi stilīgie diski, tad gan šitā nebūtu. Nē, tāpēc es negribu. Tāpēc gribu grīdu caurumiem, kad pārmet pāri ratam un pievelc tādā ziņā. Ja ir kaut kādi stilīgie diski. R13. Es nezinu, vai uz R13 kāds var kaut ko stilīgi atrast, jo viņiem jābūt diezgan platiem. Jā, mums te sanāk. Tā, nē. Tālāk, tālāk. Nākošā. Tālu sanāk nākošā. Oi, apcē, saķērās bišķi. Kļūda aprēķinā. Šitā darīsim. Jā, ir plus, kad ir gar malām, kur aizāķēt, ja kaut kas platāks. Es ceru, ka tev bēmbis arī uzies. Jo, kā mēs vienreiz jau, ka vilkām bēmbi,
Atskārtām, ka viņš ir baigi platošs. Jā, tajā reizē uz piekabītes uzdodot bija tā, ka, knapi abās valās. Nē, jāuziet. Ir te diezgan, šitajā ir pusē bišķi uz vienu pusi. Jā. Jāuziet viennozīmīgi. Sastāvs gatavs. Zēļas pleķis nav vadībā. Jā, gadījās vienam te. Un, jā, tiekamies nākošajos video. Cerams, šitāds kontents jums arī patīk. Gan jau patīk, ka nav jums citas izvēles. Jā, tiekamies nākošajos video. Piespēd laiks. Subscribe visu. Jā, Ierakst to komentāru. tas palīdz un gaidam jauno sezonu. Gaidam gan jau kādu ziemas video mēs arī uztaisīsim, jo šitais jau tošna vēl būs dzīvs. Tam ir jāstrādā vēl. Un Jā, pagaidām ziemas solās. kaut kāda ziemas solās, līdz ar to mēs te diezgan, es cerēšu, ka diezgan ātri viņi dabūtu apakaļ ierindā. Es jau smiegais ar erā pastīties, cik turbīnas maksā un iespējams sūtīšu augšā. Izdevumos tas nebija man šomēnes. Šomēnes bija doma varbūt palaikiem bišķi motoru izraut ārā un sāk gatavot to, bet ir tā kā ir. Noteikti dzīvē lietas neparedzētas. Budžets arī ir tik, ka viņš ir. Labi, naudu neraudāšu. Tas, lai paliek citiem čīkstuļiem. Tā kā, čau, tiekamies nākošos video.